Čau visiem! Mani sauc Anī. Šodien es filmēšu video mani janvāra favorīti. Es zinu, ka es esmu ļoti nokavējusies tikai tāpēc, kad YouTube bija mani atstājusi. Jā, man bija vienu brīdi YouTube, bet vienkārši man viņa izdzēsās. Es nezinu kā, bet es vienkārši visu uztaisīju pa jaunam, un man ir jāsāk viss darbs no jauna. Tāpēc ar šī gada jauno veiksmi vai neveiksmi es vienkārši sākšu filmēt video. Un pirmais video man ir janvāra favorīti. Varam sākt. Pirmais favorīts, ko es šajā mēnesī dabūju, vienkārši nopirku, ir šis te plānotājs. Es nezinu, kāpēc, bet man viņš ļoti patīk. Viņš ir šāds te, smuks, ādas. Man viņš ļoti iepatikās ar to, kad vienkārši es biju atcerēsies, ka kad to, ko es, piemēram, pasaku saviem vecākiem, es to neizdaru. Bet tā kā es pierakstīju visu šajā plānotājā, es visu izdarīju. Es nezinu, kāpēc, bet vienkārši es pastos katru dienu viņā, un es vienkārši redzu, oh my god, man ir jāizdara tas. Neko, pierakstīts ir jāizdara. Jā, bet tā, kad es nepierakstīju neko, es arī neko nedarīju. Labi, kaut ko darīju. Jā, tāpēc man ir domāts šis plānotājs. Es domāju, ka viņš man būs vēl vismaz pusgadu. Jā, varbūt. Jā, man ir jau diezgan daudz, jā, šī tik jau sarakstīts. Jā. Nākamā lieta, kas man ļoti patika, bija šī te puķīte. Es nezinu, vai tā ir puķīte vai nav puķīte, bet viņš tāds te sarkans. Varbūt viņš izskatās citā krāsā, bet viņš ir sarkans. Jā, spīdīgs bišķiņ. Viņa ir tāda te sprādzīte. Jā, un viņa ir lūk šādi te jāieliek matos. Jā. Jā, tā. Un man viņa ļoti bieži bijusi skolu. Tad vēl man viņai bija ļoti bieži visur, vienmēr sakot, visur, kur es gāju. Jā. Es ar viņu atspraudu matu. Jā. Nākamā lieta, kas man ļoti, ļoti patika, ir šis te ķermeņa atsvaidzinātājs. Šāds te ar aveņu smaidzi. Man viņš ļoti patika ar to, kad viņa smarža ir ļoti laba. Un es viņu izmantoju arī kā smaržas. Jā, man viņš ļoti patīk. Man patīk viss, kas ir saistīts ar ķermeni. Tas ir vienkārši tāds atslābinies un izjūtas to smaržu. Jā, tas ir vienkārši tā. Jā, tāpēc man arī patīk šis te, jā. Tālāk, kas man ļoti, ļoti patika, ir šie divi dzintara roku un kāju krēmi. Vienmēr sākot sāksim ar roku krēmu. Viņš ir naturāli mitrinošs roku krēms, jebkura tipa ādai. Es nezinu, kāpēc, bet man viņš ļoti patika, jo viņš patiešām dar jebkura tipa ādai. Man ir ļoti savs āda. Labi, tagad nav. Un viņš man ļoti dar. Dar, ne, bet man ļoti labi nodara. Viņš ir tiešām mitrinošs. Jā. Viņš arī starp citu ļoti smaržīgs. Jā, tāpēc es iesaku jums viņu. Man piemēram, viņš varbūt patīk. Man viss patīk, kas ir ar dzintaru saistīts. Man bija arī šampūnas dzintara, bet man viņš jau kopš janvāra beigām vai vidus jau vairāk nav. Jā, tāpēc, kad vienkārši man ir jāmazgā, man viņi ir diezgan gari. Jā, tāpēc man arī nav. Un, jā, tad tāds pats krēms, tikai kādām, jā, protams, pēdām, nogurušām kājām, tas ir domāts, jo vienmēr, kad es atnāku mājās, man ļoti sāp kājas. Un es mammai prasīju, ko lai es tur daru. Man teica, lai es nopērku šo te krēmu, un es viņu arī nopirku. Nu jā, un man tiešām ļoti patīk. Smedienu. Viņš ir tik foršs. Jā, šāds te. Ļoti foršs viņš attaisās. Šādi te.
Viņš smaržo pēc dzintara, pēc piparmētru, bet kaut kā ļoti dīvaini viņš smaržo. Jā. Nākamais, kas man ļoti patika, bija šis te lūpu spīdums no Avon. Viņš ir ļoti, ļoti spīdīgs. Jā, uz lūpām pat var redzēt to spīdumu. Viņš ir ļoti foršs, jā. Vienkārši, kad es gāju ciemos, man viņš visu laiku bija līdzi. Vienkārši man patīk, ja ciemos un tāds paņemt un uzkrāsot spīdīgus lūpas. Tas vienkārši izskatās skaisti. Jā, nākamais arī bija lūpu krāsa. Tas ir lūpu spīdums no... Es nezinu, no kurienes, bet es viņu dabūju žurnālā. Jā, es to žurnālu vienkārši nopirku. Jo es vienkārši redzēju šo lūpu spīdumu, jā. Es viņu redzēju, es vienkārši gribēju, un es viņu izmēģināju. Viņš sākumā ir baigi lapīgais, bet pēc tam viņš tā kā lūpu krāsa. Jā. Bet viņš ir baigi labs, es saku, kā ir nopērciet žurnālu Avene. Protams, es to žurnālu Avene lasu, esmu izlasījusi. Jā, un es arī pārsvarā žurnāls pērku tikai dēļ šitām te balviņām, kas tur ir iekšā, un dēļ plakātiem, jā. Jā, man ļoti patīk. Jā, es nezinu, kāpēc, bet man ļoti patīk plakāti. Man viņas patīk likt pie sienām, un viņas patīk likt, vienmēr sakot, visu kaut ko. Jā. Nākamās arī bija lūpkās, varbūt teikt, ka pat lūpa balzāmi, un tie bija Babylips. Jā. Babylips, viņi ir ļoti labi. Man viņi ļoti patīk, starp citu. Es nezinu, kāpēc, bet viņi ir ļoti labi ar to, ka viņi mitrina lūpas. Viņi padara tās lūpas mīkstākas, maigākas un dabīgākas. Viņas nav rozā. Jā, tā kā man kādreiz bija pilnīgi rozā lūpas, kā būtu sasprāgājuši. Bet tā, kad es nopirku šo Babylips, kā man draudzene teica, nopērts, tad es arī viņu nopirku vienkārši. Jā, šo te piparmētru es nopirku, Mint Fresh, un šos te divus Pink Punch un Cherry Me man uzdāvināja. Jā, šie te abi divi Cherry Me un Pink Punch dod krāsu. Jā. Tad pēdējais, nu labi, tagad būs vēl viens aksesuārs, tie bija auskari. Man bija ļoti daudz, kā teica, ballītes, tāpēc es izmantoju šos te skaistos auskariņus, un man viņi ļoti patīk. Viņi ir diezgan skaisti, viņi ir tāda liela pērlīte un tādas mazas bumbiņas. Jā, viņi ir diezgan skaisti. Un no ēdieniem man nekas īpaši nebija nekāds favorīts, bet man bija košlenes. Es zinu, veikalā viņas diezgan ilgi jau ir, bet es viņas nopirku tikai janvārī. Janvāra beigās, vienmēr sakot, var teikt, es viņas nopirku, jā, veikalā. Es neatceros tieši kurā veikalā, bet es... Jā, atceros, gan es viņas nopirku Maksimā. Es viņus nopirku Maksimā, jā, ejot uz skolu, jā, es viņus nopirku. Un, jā, vienkārši es gribēju viņus izmēģināt, protams, noteikti daudz jau zinu, kā viņus garšo, bet es nezināju, tāpēc es viņus nopirku. Un tās ir šitās te, šādas te Dinol Senses košlenes ar ananāsiem. Es nezinu, kāpēc, bet man viņas ļoti garšo. Jā, viņas ir tik saldas. Viņas arī vajadzētu smaržot viņas vēl. Jā, viņas ir tik labi smaržot ananāsiem. Jā, es atvainojos, lūdzu. Jā, tāpēc, jā. Nu, un janvāra favorīti, tas ir arī viss. Jā. Ja jūs vēlaties redzēt vēl kādu video, rakstiet man draugos, vēstulēs varat rakstīt man arī Āskā uzdot jautājumus un Skype'ā. Jā, Skype'ā mani var sameklēt kā Kaķenīte Zemsvītra 12. Āskā mani var sameklēt kā Kaķenīte Zemsvītra 12. Draugos mani var sameklēt kā Anija Vārdiņa. Un Skype'ā mani var sameklēt vienkārši
kā, es nezinu kā. Vienkārši Skype'ā man uzdot jautājums, jo Skype's nav tāda vieta, kur man uzdot jautājums. Jā, man Twitters un tādas lietas nav, jo tas, es domāju, ka tas nav vajadzīgs. Man pietiek ar to, kas man ir. Jā. Nu, un tas būtu arī viss, mani favorīti. Tā kā gaidiet manu video, noteikti drīz arī viņš kaut kad būs tas mans video, un tas arī viss. Atā!